Labrīt, labrīt, mīļie. Nu ko, šodien ir diena 7. Es šo dienu īstenībā vairs neieskaitu, bet joprojām esmu šeit. Bet, ko es vēlos pateikt, es ātri skrienu uz, pirmkārt, registratūru pajautāt, vai es varu mazliet savu viesnīcas numuriņu ilgāk paturēt šodien, un tad es arī iešu ātri paēst, jo man ir pēc tam ceļojums. Super, man izdevās numuriņu pagarināt līdz 2:00. Īstenībā ir jābūt 12. jau ir jāatbrīvo numuriņš, bet man viņi iedeva līdz 2:00. Tā ka viss ir kārtībā, es noteikti varēšu atstāt savas mantas, līdz es atgriezīšos atpakaļ. Bet es jums pēc tam pastāstīšu, kur es šodien došos, pirms es lidoju atpakaļ uz mājām uz Londonu. Tā ka sekojiet, eju tagad ātri pārst un 9:00 man ir autobus, lai brauktu uz šo vietu. Tā, manas brokastis ļoti ātri pavienkāršo, kā parasti omlete ar salātiņiem un mazliet fetas sieru un jogurts ar augļiem. Un kafija, protams. Vēlos jums ātri parādīt un pastāstīt, neskatoties uz to, ka man viesnīcā ir tikai brokastis. Es nezinu kāpēc, bet viņi mani lutina, viņi man ir atnesuši šādus auglīšus, kas ir vienkārši fantastiski. Un, kā jau es teicu, viņi patiesībā arī teica, ka viņi upgrade'u sataisīs manā istabiņā, un tas nozīmē, ka viņi arī mani varbūt lutina kā VIP. Reku mēs paņēmām masku un žaketi, tūlīt iesim nirt zem ūdens. 1 stunda laika mums tiek dota, lai ietu un skatītos korāliņus. Nu ko, lai veicas mums? Mums jāatstāja visas mantas šeit. Man līdzi ir gan telefons, gan mags, gan pase. Es tiešām ļoti ceru, ka mana pase, pats galvenais, mana pase un mans telefons paliks šeit, lai es pēc tam varu uz mājām aizlidot. Mēs 1 stundu tagad iesim ūdenī nirt. Nu ko, update. Mēs tikko 1 stundu snorkelingu taisījām. Viss kārtībā, telefons ir, pase vēl neesmu pārbaudījusi, bet es domāju, ka ir. Un tūlīt arī parādīšu, cik skaists ūdens. Vienkārši mēs tik ļoti izbaudījām šo visu. Mani uzcienāja tēju. Mat ir vienkārši smieklīgi pēc maskas. 1 stundu masku bija jāuzbija uz sejas. Bet, vienkārši superīgs piedzīvojums. Pirmo reizi dzīvē tiešām redzēju koraļus, zivtiņas. Vienkārši sajūtos kā nāriņa ūdenī. Tiešām ļoti skaisti. Šeit mēs esam atbraukuši uz Nacionālo parku, kas saucas Ras Mohamed. Maģiska, skaista vieta. Es domāju, jūs to arī pamanat. Maģiska vietā 24. decembrī. Tie ir mani Ziemassvētki. Priecīgus Ziemassvētkus jums visiem! Priecīgus Ziemassvētkus! Eglītes vietā man ir šāda eglīte. Magic Lake. Maģiskais ezers. Интересно очень. Вообще очень такое интересное место. Magic Lake. Maģiskais ezers.
Šeit bija zemestrīce. Redziet, kāds caurums ir izveidojies no zemestrīces. Paiesim. È finita. Scusa, guardare Maulù, giratevi. Ragazzi, Salvatore. Ragazzi, cazzo, Nu, lūk, šeit ir tas maģiskais ezers, kurā mēs drīkstēsim arī peldēties. Jā, ārā, protams, ir mazliet pavērsi vējains, bet skatīšos, vai man sanāks nopeldēties vai nē. Un man teica, ka jāiemet 3 akmentiņi uz laimi, jāievēlas vēlēšanās un jāmet. Tātad, nu ko, es ievēlēšos vēlēšanos. Пока людей нет. Nu, ko es paspēju, visu paspēju, gan pēdējo dienu izbaudīt, gan arī atbraukt ātri uz viesnīcu un izrakstīties. Un tagad vēl iešu pusdienās, tomēr es vēlos pusdienas paēst šeit viesnīcā. Un man vēl būs kādas apmēram 20 minūtes pasauļoties, jo 3 taksis atbrauc. Tā, nu ko, esmu ienākusi pusdienās. Pusdienās mazliet lielāka, protams, izvēle nekā brokastīs. Un es ļoti vienkāršas pusdieniņas paņēmu. Rīs, vistiņa un salātiņa. Neko īpašu. Varbūt pēc tam arī paņemšu kādu desertu, un tas arī viss. Viss. Man ir palikušas 40 minūtes, un tad es braucu, patiesībā braucu uz lidostu, un tad arī lidoju atpakaļ uz mājām. Pēdējās minūtes. Nu viss, esmu atbraukusi uz lidostu, tūlīt ies iekšā un viss atvadīšos no Sharm el Sheikh un no saulītes. Šis ir mans pēdējais, thank you, pēdējais mirklis ķert saulīti un viss, tad es eju iekšā pārģērbjos un uz saviem vārtiem. Nu viss, mans ceļojums beidzas, tā Eģipte. Kāpju iekšā lidmašīnā, ļoti ātri viss notiekas. Viss, tā Eģipte. Uz tikšanos, noteikti uz tikšanos vēlreiz. Kur es esmu atpakaļ? Es jau ir augsti, es negribu atpakaļ lietainajā Anglijā. Ārā vienkārši viss pelēks.